Mani sauc Zanda. Mani sauc Dace. Mēs esam kompānijas Cepte pārstāvis Latvijā. Un šodien mēs jūs iepazīstināsim un nodemonstrēsim, kā darbojas šī mazā jaudīgā ierīce, kuru sauc par miksīru. Miksīra komplektācijā ietilpst statīvs, krūze, mazais mini kombains, pats blenders un 4 dažādi uzgaļi, kurus mēs varam nomainīt darba procesā. Tikai 5 minūšu laikā, izmantojot traukus un uzgaļus, mēs varam ātri un viegli pagatavot ēdienus gan svētku reizēm, gan ikdienai. Un kompānija, pats galvenais, kompānija nav aizmirsusi mūsu mazuļus. Un tas jau ir ļoti liels plus jaunajām ģimenēm. Cepte vienmēr dod vairāk. Ķeramies pie darba. Kur uzgalu ņemsim? Ņemsim putotāju un pagatavosim majonēzi. Jūs jau zināt, ka daudz cilvēki pērk majonēzi veikalos, bet mēs pagatavosim pašas. Ņemsim 2 olas, iespiedīsim klāt nedaudz citronu sulas, tas pēc jūsu vēlmēm, tad pievienojam nedaudz sāli un arī cukuru. Pieliksim arī klāt sinepes, 2 teikrotes. Vispirms uzvietosim uzgali un ieslēgsim miksīru. Visu nedaudz sapulsim. Un tagad pievienojam eļļu. Eļļu mums vajadzētu aptuveni 300 gramus. Un tagad ar otro ātrumu visu kuļam. Un majonēze ir gatava. Ja jūs vēlaties šķidrāku majonēzi, tad pievienojat mazāk eļļas, ja biezāku, tad pievienojat vairāk eļļas. Un lūk, mēs esam pagatavojuši majonēzi bez konservantiem. Ļoti veselīgu un ļoti garšīgu, tieši tādu, kādu mēs vēlamies. Un tagad mēs pagatavosim, izmantojot šo majonēzi, dažādas pastas. Vispirms gatavosim olu pastu. Šeit mums ir vārīta ola, nedaudz sīpolu un pievienosim majonēzi, mūsu pagatavoto. Majonēzi atkal mēs varam pievienot pēc mūsu vēlmēm. Šoreiz mēs ņemsim uzgali universālo smalcinātāju, ar kuru mēs pagatavosim pastu. Atkal izmantosim otro ātrumu. Un lūk, mums ir nepieciešams tikai dažas sekundes, lai pagatavotu ļoti garšīgu olu pastu. Tagad mēs pagatavosim masālīta laša pastu. Šīs pastas sastāvā ir vārītas olas, masālīts lasis nedaudz, zaļumi, dillītis un atkal pievienojam mūsu gardo majonēzi. Izmantojam uzgalu universālais kūlēs un atkal izmantosim otro ātrumu. Lūk, īsā laikā mēs jau esam pagatavojuši 2 ļoti garšīgas pastas. Tālāk mēs pagatavosim sieru pastu. Sieru pastā mēs atkal ņemam vārītu olu, sīpolu un puscieto sieru. Atkal pievienojam mūsu garšīgo un veselīgo majonēzi. Atkal ņemam universālais smalcinātājs un, protams, izmantojam otro ātrumu. Skatieties, jau gatava trešā pasta. Ikdienā mēs šo pastu, jebkuru no viņām, varam likt uz maizītēm. Siera pasta, garšīgā laša pasta un mūsu pirmā pagatavotā olu pasta. Bet svētku reizē šīs pašas pastas mēs varam pildīt mazos groziņos, olās vai tomātiņos. Lūk, cik eleganti izskatās šādi te noformētas mūsu pastas. Nu, lūk, laipni lūgt pie galda. Paldies, Anna, par ļoti jaukām pastām, bet es tev šoreiz atkal gribu parādīt 2 mērķis, kuras mēs varam ļoti ātri mājas apstākļos pagatavot, jo tuvojās vasara, pavasaris, mums visiem garšo zaļumos
izmantot cepgaļu, grilēt desinis. Šīs mērcītes būtu tieši laikā. Ņemam mūsu mini kombaini. Mini kombaini ir ielikts zaļumi un marinēts gurķītis. Aiztaisam ciet uz otro ātrumu. Un viss. Lūk, marinēti gurķīši. Nedaudz pieliekam majonēzi, jau iepriekš Zandas pagatavoto un samaisam. Un mērcīte ar marinētiem gurķiem un zaļumiem mums ir gatava. Otra mērcīte, kuru es jums gribētu piedāvāt, tie ir svaigi tomāti, zaļumi un ķiploki. Tāpatās visu liekam mini kombaini un arī sakuļam. Lūk, tomātu pasta, tomātu mērce mums ir gatava. Tikai mums ir jāpieliek nedaudz klāt mūsu iepriekš pagatavotā majonēze. Samaisam un otra mērcīte mums ir gatava. Un tagad es jums parādīšu, turpināsim rādīt mūsu mazā jaudīgā miksī iespējas. Es jums gribētu pagatavot skābekļu kokteili. Zanda, vai tev garšo skābekļu kokteilis? Jā. Tad es tev parādīšu, kā no 300 gramiem piena nedaudz apsalušu, tas būtu ļoti, ļoti augsts pieniņš. Mēs varam sakult līdz 900 mililitriem piena. Tad mums būs kokteils. Mums ir vajadzīgs uzgalis, kūlējs, mazs plakans uzgalītis, kas ir virsīts 45 grādu leņķītī. Un sākam kult noteikti ar otro ātrumu. Un tad, kad mēs esam sakūluši pienu, mēs varam pievienot gan ievārījumu, gan augļus, gan ogas, gan dažādas garšvielas. Tas viss ir atkarīgs pēc jūsu gaumas un jūsu vēlmēm. Šoreiz es pievienošu klāt 2 karotītes zemeņu ievārījumu. Zete vienmēr piedāvā vairāk. Jūs jau zināt, ka mazgāt virtuves kombainus parasti ir liela problēma. Ir daudz ierīču un ļoti grūti to izdarīt, bet mūsu mazo miksī mazgāt ir ļoti viegli. Mēs viņu varam ievietot ūdenī un ieslēgt. Un miksers ir tīrs. Zanda, lūdzu pagaršo, kāds iznāca man kokteilis. Paldies! Tiešām garšīgs un tieši laikā pēc fiziskām nodarbībām. Un tagad es gribētu jums pagatavot no 2% piena jogurtu, jo mēs ļoti labi zinām, ka bērniem visiem garšo jogurts, bet pirkt veikalā pirmkārtām tur ir konservanti un dažādas piedevas, bet mēs pagatavosim mājās veselīgu, dabīgu jogurtu. Tātad mums būs nepieciešams piens 2%, apmēram grami 300 un 2 ēdamkarotes saldais krējums. Ņemam mūsu miksī ar uzgalīti putotājs un kuļam. Pieliesim saldo krējumu. Neilga laiciņa jogurts ir gatavs. Es vēlos jums parādīt, kā pagatavot 100% sviestu. Sviestu mēs gatavosim no 35% saldā krējuma, izmantojot uzgali kūlējs, un miksī strādās ar otro ātrumu.
mums izveidojās smaržīga dzeltena masa. Šis sviests ir jānoskalo augstā ūdenī sūkalas, lai viņš nesasaltu un būtu vieglāk smērēt uz maizītēm. Tātad īsā laika posmā mēs esam pagatavojuši 100% sviestu. Sviestiņš mums ir noskalots, izveidota forma, kādu mēs paši vēlamies, un labu apetīti. Šim sviestiņam, kamēr viņš ir vēl mīksts, viņš nav sasalis, viņam var pievienot klāt dažādas garšvielas, zaļumus. Tas ir viss pēc jūsu vēlmēm un pēc saimnieces fantāzijas. Un tālāk es jums vēlos parādīt, mēs ļoti mīlam palutināt savu ģimeni pa brīvdienām. Zanda, vai tev patīk palutināt savu ģimeni? O jā, es bieži cepu dažādus gardumus. Un tagad es vēlos tev parādīt, kā ātri ar kompānijas cepteru miksi pagatavot ļoti viegli keksa mīklu. Ņemam 200 gramu sviestu, apmēram 100 gramu cukura, 2 olas un visu smuki saputoju ar kūlēju ar otro ātrumu. Būtu labi, ja sviests būtu istabas temperatūrā, lai viņš ir mīkstāks. Un tad, kad mēs esam uztaisījuši, sakūluši šādu te viendabīgu masu, mēs varam pievienot miltus, apmēram 200 gramiem. Arī turpinam kūt ar otro ātrumu. Tad, kad mēs esam sakūluši miltus, mēs pievienojam klāt apmēram 100 grami piena un sakurinām. Lūk, īsā laika posmā keksa mīkla ir gatava. Tagad tikai jāmeklē veidne un jāliek cepeškrāsnī. Nevienā mājā brīvdienas nav iedomājams bez pankūkām. Un tagad es jums gribētu pagatavot mīklu plānajām pankūkām, kas arī manā ģimenē ļoti garšo. Tad mums būs nepieciešams 2 olas, nedaudz cukurs, šķipsniņa sāls. Mums ir vajadzīgs plakanais uzgalīts kūlējs. Sakuļam ļoti īsu brīdi olas kopā ar cukuru un sāli. Tagad pievienojam klāt miltus, jo, ja mēs liksim olām klāt miltus un pienu pēc tam, mums nebūs pankūkās kunkulīši. Mums ir sanākusi ļoti bieza masa, un tagad mēs droši liekam klāt apmēram 300 grami pienu. Un lūk, mīkla bez kunkulīšiem ir gatava. Tagad ņemsim mazo, bet jaudīgo kombāju. Dāc, vai tu zināji, ka šis mazulītis spēja sasmalcināt pat svaigas biedus, burkānus, riekstus un ledu? Tiešām, tas saimniecēm vienmēr ir sagādājis lielas grūtības. Jā, un pat ar šo mazo kombāju mēs varam pagatavot pūdercukuru un sasmalcināt šokolādi. Es domāju, pamēģināsim. Jā, es labprāt to gribētu redzēt. Vispirms paņemsim dietas, svaigas, aiztaisam cieti mūsu kombāju. Atkal mums ir nepieciešams otrais ātrums, ar kuru mēs visu smalcinām. Nu, un mūsu pieks ir sasmalcināts. Skaisti. Pamēģināsim sasmalcināt kaut ko citu. Tie būs svaigi burkāni ar sieru, un mums būs svaigi sieru salāti ar svaigiem burkāniem.
Un arī rieksti ir sasmalcināti. Varam sasmalcināt rupjāk vai smalkāk. Un tagad no šīm visām sastāvdaļām mēs varam pagatavot jebkurus svaigus un veselīgus un garšīgus salātus. Tagad pagatavosim dārzeņu krēmsupu. Es izvēlējos kartupeļus, burkānus un brokoļus un pievienoju nedaudz kausēto dzintarsieru. Pievienosim arī nedaudz sāli, jo dārzeņi ir vārīti bez sāls. Tagad es iesaku pievienot arī nedaudz vārītu ūdens. Uzliksim universālo smalcinātāju un atkal izmantojot otro ātrumu, visu sasmalcināsim. Lūk, mūsu krēmsupa ir gatava. Ūdens vietā ir iespējams pievienot arī saldo krējumu vai pienu, kā jūs paši vēlaties. Sakarā ar to, ka miksī ir iespējams ievietot dziļāk traukā ar ēdienu, ja? Tad mēs varam kult arī uzreiz katliņā, tagad pagatavot lielāku daudzumu zupas uzreiz. Zanda, vai tu esi dzirdējusi, ka jaunajām māmiņām ir diezgan lielas grūtības pagatavot saviem mazuļiem veselīgu ēdienu? Tādēļ māmiņas izvēlās puciņus. Jā, tā vienmēr ir bijusi aktuāla problēma. Bet šoreiz vairs nav, jo kompānijas Zepter ir padomājis par mūsu mazuļiem. Es tev gribu tagad kaut ko nodemonstrēt. Ņemam šo mazo kombaini, jaudīgo. Šeit kombainī ir vārīta gaļa. Un tāpat kā visu pārējos, mēs smalcinām gaļu ar otro ātrumu. Ir gatava sasmalcināt. Šādu smalcinātu gaļu var dot bez bailēm jaunās māmiņas saviem zīdaiņiem. Šis ir pats labākais un vienkāršākais variants. Klāt es gribētu jums parādīt, bērniem ļoti garšo tvaicēts, vārīts ķirbis. Tādēļ es gribu parādīt, kā mēs ātri sasmalcināsim ķirbi. Ņemam daudz funkcionālo uzgali un sasmalcinām. Ātri mums ir gatavs mazulim pusdienas, brokastis vai vakariņas, jo lielos kombainus ir ļoti grūti nomazgāt un jāgatavo ļoti lielos daudzumos, bet mazulis var apēst ļoti maz. Tādēļ šis mazulis un šis miksī palīdzēs jums pagatavot tieši tik, cik mazulis var apēst. Un vēl es jums vēlos parādīt ābolu apelsīnu biezenīti. Iepriekš mēs esam pagatavojuši mūsu kompānijas Zepter katlā tvaicētus ābolīšus ar apelsīniem. Un šo te biezeni ir ļoti ātri un viegli pagatavot. Ņemam mūsu miksī ar universālo nazi un gatavot mēs varam turpat katlā. Tas ir ļoti ērti un viegli. Mūsu biezens ir gatavs. Kā pēdējo es vēlos pagatavot biezpienu saldo masu, kuru var gan mazulim brokastīs pusdienās, gan paši. Mums būs nepieciešams tātad biezpiens, nedaudz cukurs. Cukuru mēs liekam paši pēc savas vēlmes un pavisam nedaudz pāris karotes saldā krējumam. Mums tātad izmantosim mēs miksī ar uzgali putotājs un noteikti arī ar otro ātrumu. Lūk, dažās minūtēs mūsu biezpiena masa ir gatava. Redziet, cik daudz ēdienu mēs varam pagatavot ļoti īsā laikā, ja mums mājās ir šāda ierīce. Miksī no Zepter. Neliela, tērē ļoti maz elektroenerģijas, tā ir daudz funkciju un
tā ir ideāls palīgs jūsu virtuvē. Visi uzgaļi ir pagatavoti no nerūsējošā tērauda, tie nebojā ēdiena garšu un nav pakļauti korozijai. Izmantojiet tos un veidojiet savus ēdienus un katru dienu atklājiet jaunus jūsu virtuves palīgu miksī neierobežotās iespējas.